Nu, labdien, tie Aivars Ventspils. Vispirms jau gribu jums visiem novēlēt šajā gadā veselību un lai veiksmi jums visiem stāv klāt. Bet, kas attiecas uz Ventspils pašvaldību, tad arvien uzņem apgrieziens propagandas kanālu balstīšanu par nodokļu maksātāju naudu. Iet runa piemēram, par Vents balss, jo katrai iestādē uzņēmumam redzēt ir jāmaksā nodevu un jāizvietos piespiedu kārtā tur kaut kādas reklāmas. Vakar vispār bija interesanta lieta. Digitālam centram arī redzēt vajagot drukāt reklāmu. Un tam tiks tērēt 32 000 plus PVN. Normālā valstī par šādiem gājieniem politiķiem un arī iestāžu un uzņēmumu vadītājiem pašvaldības būtu jau senam jāiepazīstās ar kriminālu procesu jaukumiem. Bet te ir Latvija, vai ne? Tas tā, skatīsim un vērēsim tālāk, kas notiek. Bet bērndārzu rūķīšu vecākiem un personālam gribu pateikt, ka, diemžēl, šoreiz mums neizdevās stāvēt pretīm bezkaunībai, bet ir pārliecība, ka tas mirklis vairs nav aiz kalniem, ka tādas lietas, kad tik atklāti kolektīvs un vecāku intereses tiek ignorēts, vairs mūsu pilsētā nenotiks. Tā kā turam buru un vēlam viens otram veiksmi un arī mūsu pilsētai veiksmi. Paldies jums, līdz nākamajai reizei!